Viena zeme, viena ģimene, viena nākotne. G20 samiets 2023. gadā iepazīstinās un apspriež to nozīmi. Viena zeme, viena ģimene, viena nākotne. Vai tas ir iespējams? Jā, tas ir 100% iespējams. Tas ir trešais solis. Pirmais solis ir viena pasaule, viena militāra persona, otrais solis ir viena pasaule, viena valsts. Pēc vienas pasaules vienas militārās organizācijas izveides ANO, visas valsts robežas ar 10% aizsardzības spēku un fondu nonāk pasaules centrālā militārā dienesta kontrolē. Tas ir vairāk nekā pietiekami, lai saglabātu visas valsts robežas. 90% aizsardzības līdzekļu un spēku tiek pārskaitīti, lai glābtu Rainwater projektu, tātad bez kariem. Tikai miers, miers, miers. Zemes daba var uzņemt pašreizējos un nākotnes ienākošos iedzīvotājus. Tam ir veidi. Ar apvienoto nāciju organizācijas palīdzību un norādījumiem tiks uzbūvēti 1 miljona centri katra tūkstotis naktsmītnes. Visos centros ir saules virtuves, zaļā un atjaunojamā enerģija, veselības aprūpe, izglītība un rotaļu laukumi. Lai saglabātu lietus ūdens projektu, tiks izbūvēti maksimālie dambi, mini dambi, kontroldambi. Tiks uzbūvēti un ar upēm savienoti vairāk nekā 1 krona ezeri, kas ir tikpat spēcīgi kā mini dambi. Bez viesabonēšanas visi var iegūt savu darbu un pamatvajadzības, tīrs gaiss un ūdens ērta dzīvesvieta, patīkams ēdiens, kā mūsu vajadzības līdz mūža beigām. Tagad automātiski globālā sasilšana samazināsies līdz mūsu vajadzībām. Ja kāds būs fiziski un garīgi nobriedis, nekavējoties tiks noslēgta laulība. Visi dzīvos pa pāriem, lai apmierinātu pamatvajadzības. Katram cilvēkiem pietiek ar 1500 stundām gadā. Tagad visiem ir ārkārtīgi daudz brīvā laika domāt un darīt, lai iemūžinātu paradīzi. Lai uzzinātu vairāk par tiem, apmeklējiet Adhibar 1 līdz 6 sēriju pakalpojumā YouTube, kopā 10 minūtes 40 valodās. Kad mēs šo administrāciju sakārtosim, tā turpināsies kopā vairākas paudzes. Par šiem panākumiem mums ir jāiesniedz mūsu lūgšana attiecīgajām valdībām. Atveriet vietni www.dotonevordone.com un pievienojieties bez maksas. Pēc reģistrācijas numura iegūšanas iepazīstiniet savus radiniekus un citus. Cienījamie korespondenti, iestāžu vadītāji, skolotāji un skolēni, darbs ir jūsu. Jums ir ļoti laba iespēja veikt šīs izmaiņas. Pievienojieties vispirms iestādes vadītājam, pēc tam skolotājiem, nākamajiem studentiem. Studenti katru iepazīstina ar vairāk nekā 10 biedriem ar savu reģistrācijas numuru. Katras iestādes 500 līdz 1000 studentu var pievienoties 11111 biedriem. Lai glābtu zemi un cilvēkus, lūdzu, dariet to pēc iespējas ātrāk. Šie labie darbi ir ļoti noderīgi, lai gūtu panākumus pēdējā tiesas dienā, lai ieņemtu paradīzi. Jūsu PMJF, Lion, Agila Ulaga Adhibar Samraji Adhibathi Samrat Ashoga Khakravari Raja Holan, kopš 1981. gada Lions klubu starptautiskais biedros. Kopš 2007.